Riebiņu pamatskolas 8. klases skolēni šodien turpina Mikolaja Konstantīna Čurļoņa iesākto. Viņi ar krāsām un otām atdzīvina Riebiņu muižu. Kā lietuviešu mākslinieks nokļuvis Riebiņos? 20. gadsimta sākumā muiža piederēja filantropei un lielai mākslas cienītājai Jevgenijai Kerbedzai. Viņa pielāgoja ēku mākslinieku vajadzībām. Te varēja gan radoši strādāt, gan pilnvērtīgi atpūsties. Riebiņi tā ir īsta mākslinieku paradīze. Tā par Riebiņiem izteicies izcilais mākslinieks un komponists. Šis plenērs nav tikai mācību stunda, tā ir iespēja iejusties tajā pašā mākslinieku paradīzē, kuru reizi izjutis izcilais lietuviešu mākslinieks un komponists Čurļonis, būdams šeit Riebiņu muižā tālajā 1905. gada nogalē. Riebiņu pamatskolas bērnu plenērs godina Mikolaju Konstantīnu Čurļoni un viņa devumu ne tikai lietuviešu tautai, bet ik vienam cilvēkam, kam tuva māksla un mūzika.